Mūsu ikdiena paiet mūžīgā steigā. Mums pietrūkst laika iepazīt to, kas ir mums apkārt. Latvija ir valsts ar vairāk kā 2 miljoniem iedzīvotāju, bet dzīves laikā pa īstam iepazīstam tikai sev tuvus cilvēkus un paziņas. Bet ir svarīgi uzzināt arī citus stāstus. Un mēs ticam, ka katram cilvēkam ir kas unikāls, ko pavēstīt pārējiem. Nav svarīgi, kur tu atrodies, jo īpašs ir tavs kaimiņš, tavs darba kolēģis, tava ģimenes locekļi un visbeidzot arī tu. Lai šie stāsti nonāktu arī pie tevis, mēs pavisam nejaušā veidā izlozēsim kādu telefona numuru. Sazvanīsim tā īpašnieku Un pastāstīsim šo stāstu tev un visai Latvijai, jo mēs ticam, ka katram ir savs stāsts. Kā redzēt, mums ir groziņš ar bumbiņām, uz kurām ir cipari no 0 līdz 9. Mēs aicināsim cilvēkus, lai izlozes kārtā sastādītu kādu cilvēka telefonu numuru. 6. 6. Pagriez tā. 1. Paldies, jauka diena. 1. Paldies, kas tripa cipariņi. 8. Noskaidrojām, ka mūsu izlozētā telefona numura īpašnieks dzīvo Jelgavā, un viņa vārds ir Viktors, bet tas ir arī viss, ko mēs par viņu šobrīd zinām. Rihard, varbūt tev ir kas sakāms par šo pilsētu? Jā, Jelgava ir pilsēta ar 5 gadsimtu garu vēsturi, un 2. pasaules kara laikā tā tika plaši nopostīta. Grošos tika pārvēsta gandrīz visa pilsētas vēsturiskā apbūve. Neskatoties uz to, ka pilsētā šobrīd nav saglabājušās daudz vēsturiskās celtnes, tai tomēr piemīt savs šarms. Es arī zinu vienu lietu par šo pilsētu. Jelgava savu nosaukumu ieguva tikai 17. gadsimtā, iepriekš tā tika dēvēta par Mītavu. Re, kur ir? Ir īstā, ir īstā. Tad pazvanam. Zvanam. Kaut kā bēlēt mājā, kur sunis ir. Labdien! Sveiki. Tā mums ir, jā. Paldies. Pa vienam, ejiet tik pa kreisi iekšā, taisni uz priekšu. Sveiki. Pēc mūsu zvana Viktoram un viņa sievai Verai radās pārdomas par to, kas mēs īsti esam un kādēļ filmēt vēlamies tieši viņus. Šaubas pastiprināja televīzijas ziņā redzētais sižets par krāpniekiem, kas piesvienās pensionāru naudu. Un kāda sakritība, tieši tajā dienā abiem izmaksāta pensija. Es esmu dzimis Krievijā. Jā, es esmu no Orlas apgabala. Mana mamma arī dzimusi Krievijā. Un aizbraucu mani vecāku arī, man bija 1 gads, bišķi vairāk kā gads, kad mani aizveda uz to Sibiriju tur. Un 41. gadā sākās karš, mēs, kā saka, karu neredzējām. Bet badu drausmīgāko tur redzējām. Drausmīgu badu. Jūs nevarat iedomāties, ko tik es neesmu mēģis. Jā. Man sirds taču ņaudās. Un 41. gadā aizbraucām, un mamma strādāja Pienotavā. 46. gadā, 12. oktobrī, mēs atbraucām no Sibirijas uz šejieni. Pēc atgriešanās Latvijā Viktors strādājas daudzās Latvijas vietās un dažādās profesijās, izmācoties par ēvelētāju, virpotāju, frēzētāju un metinātāju. 60. gados viņš dzīvoja Kuldīgā, kur strādāja rūpnīcā Kuldīgas vulkāns. Tānī laikā Kuldīgā necēla dzīvoklis nekur. Un uz to laiku es jau biju aprecējies. Man bija 2 bērni, meita un dēls, ja teic otrāk tā. Un dzīvokļi nav. Un dzīvojam vienā 30 kvadrātmetri. Jūs varat iedomāties, kādi jauniem cilvēkiem ir dzīve. Tas gribās savu ar kaut ko. Viktors negaidīti saņēma darba piedāvājumu Jelgavas 4. vidusskolā ar iespēju iegūt dzīvokli. Viņš šo darba piedāvājumu pieņēma un pārvācās uz Jelgavu. Pēc 3 gadu nodzīvošanas, tādā laikā Jelgavā varēja dabūt abu uz gabalu. Un man šeit, te pāri pa ielu, tepat tās dzīvoja pēc uzvārda dakteri. Tāda. Dakters Elze un dakters Linārds. Un viņi man saka, ņem abu uz gabalu un būvējies.
Nekad mūžu nebija domājis būvēties. Godīgi pazīšu, nebija domājis nekad, ka es būvēšos. Nē. 69. gadā Viktoram piešķīra apbūves gabalu, un pēc gada viņš jau sāka savas jaunās mājas celtniecību. 1. septembrī es sāku būvēt. Taisni, kā šodien atceros, taisīju vainagus apkārt, tos franču savilkums tādas, un stūrus un stutes un gar logiem, kur kas viss tāds sazīmē. Un uz oktobra svētkiem man bija jau jumts augšā. Septembrī sākāt? Jā. Durvis ir manis paši taisīt, viss apmalis ir manis paši taisīt, logas es nopirku gatavs, logas es netaisīju. Kopš laika, kad Viktoram piešķīra apbūves gabalu, bija pagājuši 5 gadi. Līdz 74. gada oktobra svētku laikā Viktors ievācās savās jaunajās mājās. Man radās jautājums par to, kad es skatījos apkārt, kad jūs stāstījāt. Jums viss ir, mājās ir tehnikas, ir visādi radio, tur viss no mūzikas, ir pat tumbas, viss. Ir tik daudz visādi tehniku. Es visu taisos izmest ārā. Es vairāk nevaru ciest. Ar platēm un ar lentēm tur viss ir augšā. Es ļoti skatos, kad ir tik ļoti, vai jūs tiešām esat ar to mūziku tā jau sen aizraušies, vai kā? No 15 gadu es vispār bišķi pat agrāk. Pirmo iemācīja man viens skolas biedrs mandalīnu, spēlēt mandalīnu. Man pirmā bija tēva dāvināta. Tā bija tāda ar apaļu dibenu. Šitā ir tāda, bet tā bija tāda pilnīgi ar apaļu, tāda biezāka. Šitā man ir 4. laikam harmonika. Manā mūžā, jā. Ja spēlējāt arī kādos pasākumos, kāzās vai nezinu? Jā, kāzas ir daudz spēlēts. Esmu ievadījis 6 kāzas. Pavedēji, esmu bijis 6 kāzās, jā. Tā, kāzās daudz esmu spēlējis. Kuldīgās savā laikā, kad bija deju placis, pie Vents rums tur augšā pilsētas parkā. Tur tāds no dēļiem bija uztaisīts. Tad gāja tur, katru sestdienu spēlēja. Tur 100 cilvēku dejoja manā, kad es spēlēju to harmonikas. Jā, tāda lieta bija. Vai nu es 1 vai 2 vai kādas pat 3, un pēc tam vēl viens atnāca ar akordionu, bajānu spēlēju. Tad mēs pat 4 laidām, un celtnieku puikas ar puikām, gariem zābakiem un ar pufaiku. Dejojam, tas bija 53. 54. gadā. Jāatzīst godīgi, bišķi esmu uztraucies. Tā, ka savā dabā kādreiz. Vēl kādreiz bišķi ar iemet, kā nedaudz. Tas lustīgais gājiens uznāk, kad gribās uzspēlēt. Tad man iet ir labi. Pašmācības ceļā? Tikai pašmācības ceļā. Es jau nožēloju, jaunībā vajadzēja. Nebija nekā tāda. Viņam ir tādi ieraksti. Tur traks var palikt, klausoties uz viņu. Jaunības dienu muļķības. Jaunības dienās, jā, krievu valodā. Ne, kāpēc krievu valodā? Arī latviešu valodā un krievu valodā. Kā vīrs pārnāk mājās, ierauga tur cepuri. Un kāpēc tur tā cepure? Bet tā sieva saka, tā nav cepure, tā ir kāpost galva. Bija rudens, ziemā un vasarā, kad plosījās gripa un masalas. Tad notika dēja spējamais un vistiņai aizsaladējamais. Kā jūs par, kā to akordionu, kā jūs viņu izdomājāt, ka tas ir labs un tas jums patīk? Vai, man patīk no bērnu dienām. Ļoti, man gribēs ļoti, kad sāku mandalīnu spēlēt un iemācījos šito harmoniku tad. Tik rūmiņš kustējā, ai, Izabela, cik skaista esi tu. Ai, Izabela, kaut vēls tevi pār